aizgājām līdz tam, ka mēs bijām atraduši pāris čiksas modelis, kas, piemēram, varēja tur pa kaut kādām 5 līdz 10 pakām mēnesī vākt ārā latvietis. Un mums arī ir viena latvieta, kas tur pa 30 pakām vēl mēnesī, jā. Viņa vēl joprojām to dara. Wow. Kādreiz es biju aktīvs režisors dokumentālo filmu. Kas tu pasaki man, kas tu neesi bijis? Man ir pāris dokumentālās filmas, un man ir viena dokumentālā filma par OnlyFans, Latvijas OnlyFans, kas ir bijusi gan televīzijā, viņa pirmkārt. Tas ir ļoti interesanti. Un mums tā dokumentālā sastādīja no tā, ka mēs atradām 5 latviešu satura veidotājus, sievietes, un pēc tam dabūjām arī psihologu, kas analizēja, kāpēc viņas ar to nodarbojas un kāpēc vispār par to maksā naudu. Wow. Mēs aizgājām līdz tam, ka mēs bijām atraduši pāris čiksas modelis, kas, piemēram, varēja tur pa kaut kādām 5 līdz 10 pakām mēnesī vākt ārā latvietis. Un mums arī ir viena latvieta, kas tur pa 30 pakām vēl mēnesī, jā. Pēc tam es atradu ļoti daudz desmitiem čiksas, kas pa $300-400 vāk mēnesī ārā. Un man radās jautājums, tad, vai tu esi tiešām gatavs to kontentu taisīt? Pa $400 mēnesī, un beigās tavas visas bildes vēl nolīko. Ķipa, zini, visi redz arī bez maksas to. Tas ir labākais jautājums, vai labākais pelna naudu OnlyFans, jo es nevaru iedomāties, kur